Protams, un man liekas, ka vienkārši es vispār nesaprotu, ko es tad daru, jo es nezinu, tad, kad es braucu uz Erasmus vai ne, un to iespēju apsvēru izmantot, es domāju, tas būs forši, un man jau patiks, un būs baigi daudz cilvēku jauni iepazīt, un es saprotu, ka tā ir tikai pirmā diena, bet pirmās dienas iespējas ir tāds, ka esmu viena, pamesta te, un vienīgais students, ko es esmu redzējis, ir krievs, bet arī tikai garām ejot, un tiešām tāds sajūta, ka esmu viena. Tāpēc es atvēršu savu mīļo cilvēku radītos aploksnītes radītās, un paskatīsimies, kas tad ir. Ir sapņi, kas piepildās, un ir sapņi, kas ir un paliek vienkārši sapņi. Sapņo. Un varbūt tieši šodien kāds tavs sapnis piepildīsies. Laura, bet mammuks man samarināja un iedeva līdz sēnītes. Tā kā es tagad bišķiņ panaskošos ar sēnītēm un makaronus pamēģināšu ar savu čedaras sieriņu. Tā kā, paldies, mamma. Jā, beidzot ir labs laiks, plus mīnus. Un droši eksplorot apkārt. Sliktākais ir tas, ka man nav nejausmas vispār, kur seju. Kas man ir karta līdzi. Es visam netīšām atnācu līdz savai skolai, un Inga un mamma, mēs vienkārši tā esam maldījušies. Es burtiski 15 minūšu laikā jau, es redzu, kur jau tur tālumā ar manu skolu. Nonācu centra rajonā pēc apmēram vairāk kā stundas iešanas. Un tā ir slikti, ka es nesaprotu, es vēl neesmu apstījusies vārdus somu valodā. Tas nozīmē, ka es vienkārši eju un es nesaprotu, kas tas vispār pa veikalu. Situācija ir tāda, ka es gribēju nopirkt kādu somu saldējumu, bet pat cik es neko nesaprotu, kas nozīmē. Vienīgais, ko es redzēju iepazīstams, bija McDonald's, tā kā es nopirku McDonald's somu McFlurry mini. Liekas, ka esmu atradusi savu jaunu mīļāko vietu šajā pilsētā. Kāpēc mīļāko, jo man liekas, tas vienkārši jums ir ārvis, cik tas ir fantastisks skats. Man ir jauna draudzene, pamāja. Say your name. Hester. Here. Yes. Like a vlog about my school, you know. Hi. Hi, I'm okay. I'm okay. Introduce yourself. Hello, my name is Anastasia. I'm from Russia and I'm friend of Monza. Nice to meet you. And you? Introduce. My name is Tanya. I'm from Russia. Nice to meet you. So my friend is only Russian. Right. Hester, say hi. Es esmu atpakaļ pēc savas pirmās skolas dienas oficiālās. Ārā ir super labs laiks, vienkārši līst lietas. Nenormāli, tā kā gaidiet, līdz Latvijai arī noteikti atnāc. Jā, un principā pirmais iespējas bija
nenormāli labs iespējas tā par skolu un par pasniedzējiem, kas tur ir. Iepazinos ar pasniedzēju, kas man mācīs somu valodu un starpkultūru komunikāciju. Jā, mums bija šodien jāstāda savu plānu mācību. Un principā bija baigi forša diena. Vienkārši satiku savus visus kursa biedrus, kas ir manā, tā kā turisma nodaļā. Gandrīz visi bijām no kursa, izņemot meitenes no Ķīnas. Un bija arī studenti, kas ir no mākslas fakultātes, no Īrijas meitenes, no Beļģijas, Krievijas. Un jā, baigi forši pasēdējām un iepazināmies visi daudz tuvāk un ir jau kaut kāds pirmais iespējas radies par cilvēkiem. Tā kā, bet principā visi iespējas ir vienkārši pozitīvi, forši cilvēki.